Sveiki! Mani sauc Rinalds Kļevinskis, esmu Bayer agronoms. Lai arī laikapstākļi mūs šobrīd nelutina, lauksaimniecībā darbi neapstājas. Daļā Latvijas jau ir iesēti zirņi un pupas, un līdz ar to mēs varam izmantot šo laiku, lai izvēlētos piemērotāko herbicīdu tehnoloģiju. Šodien izrunāsim, kā lietot un kādi nosacījumi jāievēro mūsu herbicīda Phoenix lietošanā. Phoenix ir pieskares tipa herbicīds ar nelielu sistēmas iedarbību. Tas nozīmē to, ka galvenokārt herbicīds strādā veidojot uz augsnes slāni un tikai nedaudz caur nezāļu lapām. Līdz ar to ir jāpārliecinās, lai augsnes apstrāde ir pietiekoši kvalitatīva. Nedrīkst būt pārāk lieli zemes izciļņi, par daudz augu atlieku, kā arī augsnes mitrumam jābūt optimālam. Protams, nevaram arī aizmirst par gaisa temperatūru. Tā ir jābūt vismaz +5 grādi. Šobrīd atrodos uz lauka, kur nesen tika iesēti zirņi minimālās augsnes apstrādes tehnoloģijā. Redzams, ka laukā ir veikta ļoti kvalitatīva augsnes apstrāde un sēja. Šajā gadījumā es ieteiktu lietot Phoenix 2 līdz 3 litrus hektāra, īsi pirms zirņu izdīgšanas no zemes, un, protams, arī jāplūko būs nezāļu attīstības stadija. Ja pirms midzināšanas nezāles vēl nav sadīgušas, tad ieteiktu lietot mazāku devu 2 līdz 2,5 litrus hektāra, bet attiecīgi, ja jau sāk dīgt pirmās nezāles, tad ieteiktu lietot maksimālo atļauto devu, kas ir 3 litrus hektāra. Savukārt, ja pupas un zirņi tiek sēti minimālajā augsnes apstrādē un ir pārziemojušas nezāles, tad attiecīgi ieteiktu lietot Phoenix 2 litrus hektāra un glifosātu saturošus produktus. Protams, laikapstākļi ir dažādi, un ja ir bažas, ka uznāks sausuma periods un šī augsnes virskārta izkaltīs, tad šādā gadījumā, lai ierobežotu nezāles sākuma stadijā, ieteiktu lietot herbicīdu Phoenix 2 litrus hektāra un, attiecīgi, ja ir nepieciešams, vēl papildus sistēmas iedarbības herbicīdu. Taču nevaram arī aizmirst par viendīglapu nezālēm un labību sārņaugiem, kas būs tuvākajā laikā jāierobežo zirņu un pupu sējumos. Tāpēc iesaku lietot Targa Super, kas ir herbicīds viendīglapu nezāļu ierobežošanai. Piemēram, neauglīgā jumtauza, veļastīšu lapsaste, rudzu smilga, airene, vējauza vai gaļsāre. Ja ir jāierobežo labību sārņaugi vai īsmūža viendīglapju nezāles, tad ieteicamā deve ir 0,75 litrus hektāra līdz 1,25 litrus hektāra. Bet attiecīgi, ja ir problēmas ar ložņu vārpatu, tad šo devu ir jāpalielina līdz 2 litrus hektāra. Un, protams, ja rodas kādi jautājumi, droši sazinieties ar mums, Bayer agronomiem. Es jums ļoti novēlu veiksmīgu un ražīgu sezonu, kā arī atgādinu, turpiniet sekot mums sociālajos tīklos un tiekamies uz lauka.